Es gribu, ka tu klausies manī ļoti uzmanīgi. Es sākšu lasījumu no 2. Timoteja. Tulītās. Un tad es aiziešu līdz tam, kas ir manā sirdī. Ko Svētais Gars tur ir līdz. Saprot, mēs esam, tas, ko visu, ko es tikko runāju, mēs esam pieraduši, ka mēs rodam atzinību no citiem cilvēkiem. Un tad, ja mēs rodam atzinību no pasaulīgiem cilvēkiem, jā, tas ir ok. Bet tas nav mērķis. Galvenais ir, ka mēs rodam atzinību no Dieva. Ka mēs staigājam tīrām sirdīm. Ka mēs staigājam tīrus ceļus, taisnus ceļus, ka mēs ejam pa šo te šauro ceļu, jo Jēzus saka, plats ir tas ceļš, kas ved uz pazušanu. Vai tu sako elgdībai, vai tu plats ir tas ceļš, bet šaurs ir tas ceļš, un taisns ir tas ceļš, kas ved uz dzīvību. Jēzus saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība, un neviens netiek pie tēva kā vien pie manis. Ko tas nozīmē? Jēzus saka šim te jaunajam, bagātajam valdniekam, Jēzus saka tev, nāc, staigā man pakaļ. Noliec visu pie malas, atstāj visu, kas tev traucē sekot man, un nāc un staigā man pakaļ, jo tad tu iemantos mūžīgo dzīvību. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka, ja mēs atveram Pāvila 2. vēstuli Timotejam, 3. nodaļu 12. pantu, tur ir teikts tā, bet visi, kas grib svētbijīgi dzīvot Kristu Jēzu, arī tiks vajāti. Jēzus saka, noliec visu malā, kas tev traucē sekot man. Nāc un staigā man pakaļ. Ja tu sekosi Jēzum, tavā dzīvē notiks izmaiņas. Tu dzīvo savu dzīvi katru dienu. Attiecīgi, ko tas nozīmē? Katru dienu tu izdari izvēli sekot Jēzum no labākās sirds. Ko tas tālāk nozīmē, ja tu seko Jēzum, ka notiek tavā dzīvē izmaiņas? Tas nozīmē, ka tu sāc dzīvot svētbīgu dzīvi. Kāpēc? Jo Dievs tev aicina, esi svēts, kā es esmu svēts. Dievs tev aicina tam. Un ja tu sāc staigāt pakaļ Jēzum, ir teiks, ka visi, kas grib svētbīgi dzīvot Kristu Jēzu, arī tiks vajāti. Tu nevari sekot Jēzum un nedzīvot svētbīgu dzīvi, jo tas nozīmē, ka tu nesako Jēzu. Tev ir jāizdara izvēle šodien. Tev ir jāizdara izvēle katru dienu. Nav tā, ka tu vienreiz noskaiti lūkšanu un tu esi glābts. Tu vari dzīvot, kā tu gribi. Tu katru dienu izdari izvēli. Vai es sekošu Jēzum, vai es nesakošu viņam. Visi, kas grib dzīvot, visi, kas grib svētbīgi dzīvot Kristu Jēzu, arī tiks vajāti. Kādēļ pirms tam es lasīju Jāņa 16:33? Ka pasaulē tev būs bēdas. Mateja evaņģēlijā, 5. nodaļā, es atvēršu. Jēzus iesāk slaveno dievkalpojumu. Kur? Kas ir pazīstams? Šis te dievkalpojums ir pazīstams. Visiem. Šis te dievkalpojums ir kā pamats tik daudz kam. Viņš iesāk ar tādiem vārdiem, kad ir svētīgi tie un svētīgi tie un svētīgi tie. Un 10. pantā viņš saka Mateja 5:10. Svētīgi taisnības dēļ vajātie, jo tiem piedara debes valstība. Taisnības dēļ vajātie. Nevis tavu stulbību dēļ, bet Dieva taisnības dēļ vajātie, jo tiem piedara debes valstība. Svētīgi jūs esat. Svētīgs tu esi. Ja jūs lamā un vajā un ar meliem par jums runā visu ļaunu manis dēļ, Jēzus saka. Ko tas nozīmē? Ja tu izdari izvēli sekot Jēzum, tu dzīvosi svētbīgu dzīvi. Ja tu dzīvosi svētbīgu dzīvi, pasaule tev vairs neaplaudēs, jo Jēzus tev aicina, Jēzus saka, tu esi gaisma. Bet kas ir šī pasaule? Tumsa. Mēs lasām Dieva vārdā, ir teikts, gaisma nāca, bet tums to neuzņēma. Ko tas nozīmē?
Ja tu seko Jēzum, tu esi gaisma. Pasaulē nepatiks tavi darbi, pasaulē nepatiks tavi vārdi, pasaulē nepatiks tava vēsts, ko tu nes ar savu dzīvi, ar saviem vārdiem, ar savām darbībām. Viņi tevi mudinās no sākuma atstāt to. Pēc tam, ja tu pastāvēsi par Jēzu, viņi tev sāks ienīst, viņi tev sāks apspiest, tu ies cauri lietām, un attiecīgi viņi mēģinās. Ne jau cilvēki, saprot, cilvēki ir miesas vadīt. Sātans aiz tā stāv, viņš vada, lieto cilvēks. Pāvils saka, mēs necīnāmies pret miesu un asinīm. Mēs cīnāmies pret gariem, pasaules telpā. Saprot, aiz tā visa ļaunuma stāv Sātans un viņa padotie. Viņš lieto cilvēkus, lai tevi apspiestu, lai tu pakristu savā ticībā, lai tu sadusmotos uz to mācītāju, kas tev pievīla, lai tu sadusmotos uz to kristieti, kas tev iedūra nāzi mugurā, kas tev nodeva, kas tev apamaloja, kas varbūt zāga tavā acu priekšā, kas darīja visādas stulbības. Un teica, ka viņš seko Jēzum un teica, ka viņš ir kristietis. Bet es teicu, pēc viņa augļiem mēs viņus pazīsim. Labs koks nevar dot sliktus augļus. Mēs visi pieļaujam kļūdas, bet labs koks nevar dot sliktus augļus. Mēs visi pieļausim kļūdas. Arī es. Mēs visi pieļausim kļūdas. Bet ja tu patiesi sekoji Jēzum, tu lūgs Dievam piedošanu un tu dzīvos pēc iespējas svētāk dzīvi. Bet visi, kas grib svētbīgi dzīvot, Kristu Jēzu arī tiks vajāti. Mums ir jāsaprot to, ka tas nav noskaitīt lūkšanu, tagad tu esi glābts. Un tagad ar to viss beidzās. Viss sākās tad, kad tu patiesi no sirds, kā Lūkas evaņģēlijā, sit sev pa krūtīm. Nožēlo grēkus. Atgriezies. Sauc uz Jēzu. Sirdī tic, ar muti apliecina, sauc uz Jēzu. Iegūst mūžīgo dzīvību. Tas tik ir kaut kas.